Jā, paldies, debes Tēti, par jaunu dienu, paldies par brīnišķīgu dienu, paldies, ka tu vienmēr pasniedz roku. Paldies, ka vienmēr visās situācijās ir izēja, un paldies, ka mēs varam dzīvot ar uzticamu Dievu, ar uzticamu, ka tu sauc sevi par uzticamu, un mēs to varam pieredzēt, un ka tajā mēs varam dziedināties šajā uzticībā un uzticēšanās, un tajā, ka mēs tiešām, ka tu apliecinies, ka tu esi uzticams, un tu vadi, tu izved, tu parādi, tu atbildi, tu esi uzticams, jā. Paldies, ka tavs vārds ir uzticams, nemainīgs, kā bija, tā būs, patstāvīgs, neatceļams, nepārgrozāms, nepārmaināms, tāds pats kā tu, kā tava sirds. Jā, paldies, ka šīs zemes, kur viss ir mainīgs, kur patiesība ir relatīva, ka tu neesi relatīvs, tu esi stabils, tu esi stabilā klīns, tu esi stabila patiesīga mīlestība, tu esi taisnīgs. Tu neieredzi netaisnību, jā. Tas ir tik labi, tas ir tik labi tev pieķerties no visas savas sirds. Jā, un šodien 74. psalms, jā. Jā. Jā, Svētais Gars vadi mūs arī šodien savā vārdā, ka mēs paturam visu, kas mums ir jāpatur, un ka mēs krājam un piepildamies ar tavu vārdu. Jā, šodien 75. psalms. Slava Dievam, kas taisni tiesā. Jā, dziesma dziedātāja vadonim pēc meldijas nepazudina. Asafa psalms. Mēs tev pateicamies, Dievs, mēs pateicamies tev. Tavi brīnuma darbi liecina, ka tavs vārds ir mums tuvu. Kad īstais laiks man būs šķitis pienākam, tad es, jo taisni tiesāšu. Kaut vai aiz bailēm. Kaut vai aiz bailēm trīcētu zeme un visi tās iedzīvotāji, es tomēr stingri turēšu savās rokās tās balstus. Sela. Es uzsaucu lielīgajiem, nelielieties un bezdieviem, neceliet savu galvu tik augstu. Neceliet savu galvu tik augstu, nerunājiet pārgalvīgi un iecirtīgi. Jo ne no rītiem, ne no vakariem un ne no tūkstneša kalniem nāk palīdzība, bet Dievs ir visu lietu izspriedējis. Vienu viņš pazemo, otru viņš paaugstina. Jo tam kungam ir rokā kauss ar stipru putojošu un reibinošu vīnu. To viņš dod dzert, un pat visas zemes bezdieviem jāsūc un jāizdzer tās tā mīlas. Bet es gavilēšu mūžīgi, slavēšu Jēkaba Dievu. Viņš aplauzīs bezdieviem ragus, bet liks augstu izslieties taisno galvām. Otrais, mēs tev pateicamies, Dievs, mēs pateicamies tev. Tavi brīnumu darbi liecina, ka tavs vārds ir mums tuvu. Tavi brīnuma darbi liecina, ka tavs vārds ir mums tuvu. 7. Jo ne no rītiem, ne no vakariem un ne no tūkstneša kalniem nāk palīdzība, bet Dievs ir visu lietu izspriedējis. Vienu viņš pazemo, otru viņš paaugstina. Jā, kaut trīcētu zemi un visi tās iedzīvotāji, es tomēr stingri turēšu savās rokās tās balstus. Jā, Tēvs, paldies, ka mēs varam vienmēr zināt, ka tu esi tas, kurš tur šīs zemes balstus, ka tu balsti šo zemi, ka mēs varam šeit dzīvoties, šeit pastāvēt. Jā, ka mēs varam šeit dzīvoties un pastāvēt un baudīt šo dienu un un zināt, ka tu, neskatoties uz nekādiem satricinājumiem šajā pasaulē, ka tev pieder pēdējais vārds, ka tu
turi šo zemi, ka tu turi mūsu dzīves, ka tu esi tas, kurš mūs notur, jā, lai kādas zemestrīces, ugunsgrēki, viss šīs nelaimes, viss šis posts, viss, kas ir arī paredzēts Dieva vārdā, kas ir rakstīts, kas nāks un nāks un nāks pāri zemē, ka tā trīcēs, ka tā drebēs, būs zemestrīces, karu daudzināšanas un visādi nemieri, visādas situācijas, politiskas situācijas, parādības pie debesīm. Bet tāpatās mēs varam skatīties uz tevi un mēs zinām, pie kura ir atbilde. Mēs zinām, kurš tāpat tur visu savās rokās. Un mēs varam skatīties uz šādu Dievu, uz to, kuram ir visas atbildes. Un, mēs varam palikt mierā, mēs varam iziet cauri ikdienai, mēs varam iziet cauri arī kādiem satraukumiem, satricinājumiem, ka tu katru reizi mūsu debes tēt noturi. Es lūdzos par katru vienu tādu dievbērnību, kad nevar izšaubīt, ka tevi nevar izraut neviens no debesu tēta rokas, un kā viņš ir teicis, un trakākais ir tad, ja tā kā ir tās šaubas, ka tev liekas, vai tiešām es esmu pestīts, vai tiešām debesu tēts mani mīl, vai tiešām es varu teikt, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš vada mani uz zaļainām ganībām, jeb es ietu cauri tumšām ielajām, taču ļaunumas nebīstos. Jā, jo viņa gana vēzda ir man patīkama, tā mani vada, vai ne? Vai mēs varam tā patiesi teikt, un es lūdzos, jā, vai mēs varam patiešām stāvēt, jā, uz šī, ka mēs esam pie debesu tēti, ka viņš mūs neatstum, neatgrūž, ka viss, kas tā kā iejaucās starp šo dievbērnību, starp mani un Dievu, starp tevi un debesu tēti, Jēzus Kristus vārdā, tiek atmaskots, kur ir vajadzīga kāda dziedināšana, kur ir bijusi kāda cilvēcīga, varbūt tāda pieredze, vienkārši ievainojumi šīs zemes attiecībās, kas ietekmē mūsu attiecības ar debesu tēti, lai nāk tāda dziedināšana šajās vietās. Un nekas un neviens nevar tevi izraut no debesu tēta rokas, un mēs varam pastāvēt un iet cauri dažādām situācijām līdz ar to. Mēs zinām, ka mūsu debesu tēts ir tas, kurš tur šo pasauli, šīs pasaules galus savās rokās. Viņam pieder pēdējais vārds, un arī mūs viņš tur. Jā. Jā, paldies, debesu tēt, ka tev nepietrūkst spēka, tev nepietrūkst ideju, tev nepietrūkst radošuma. Tev nepietrūkst, jā. Jā, lai nāk tāda atveldze katram vienam, lai nāk tāds prieks, arī tāds cilvēcīgs, kur vajadzīgs, un ka mums arī dzīvojam miesā, ne tikai garā. Mēs varam staigāt garām, bet arī mums ir šī miestiskā dzīve. Un, jā, es lūdzos, ka mēs katrs viens varam tādā gudrībā arī vadīt savas dienas uz šīs zemes un pasakamies par visu, kur debesu tēts mūs iepriecina un vada. Un, jā, lai tas nekādas raizes mums nekad tā neaizēno, ka mēs vienkārši kaut kur sastingstam un neizejam no mājas pat ārā. Jā, lai katrs viens ir pasargāts šajā dienā, lai nāk kādas atklāsmes, lai izdodas atvērt debesu tēta roku. Jā, un palikt mierā. Jā, lai visiem brīnišķīga šī diena. Āmen.